3x3 sajiet īrijā notiek jau 14 gadus, un tiem ir būtiska nozīme latviskās kultūras uzturēšanā un dzīvojot tālu no dzimtās zemes. Arī šovasar kā ik gadu Zaļās salas sajiets notika Kastelbāru pilsētā Loklonaha brīvdienu ciematā, kur sabrauca dažādu paudžu dalībnieki no 5 valstīm – Latvijas, Īrijas, Anglijas, Francijas un Vācijas. To vidū bija gan rūdīti 3x3-nieki, kas sajietos piedalās gadu no gada un vairs nevar iedomāties savu dzīvi bez tiem, gan cilvēki, kas, kāds dalībnieces vārdiem runājot, šo latviskumu paradīzes salu baudīja pirmo reizi. Katru rītu ciemata centrā mastā uzvijās Latvijas karogs, kuru skanot mūsu valsts himnai pacēla sajieti jaunieši. Pēc tā gan lielie, gan mazie devās dienas gaitās, baudīja gardu ēdienu, ko bija sagatavojuši nometnes pavāri, apmeklēja ievirzes, tā sauc dažādas nodarbības, kurās jebkura vecuma cilvēki var iegūt jaunas zināšanas un praktiskas iemaņas un prasmes, kā arī piedalījās vakara pasākumos, dančos un par nīkšanu nodēvētajā kopā būšanā ar sadziedāšanos un sirsnīgām sarunām. Vairāk kā 20 ievirzes gan bērniem, gan pieaugušajiem vadīja skolotāji un savu amata meistari no Īrijas, Anglijas un Latvijas. Bērni caur rotaļām, spēlēm un praktisku darbošanos mācījās latviešu valodu, folkloru, svinēja dzimšanas dienas, sportoja. Jauniešu vidū vispopulārākā ievirze šogad bija jauniešu klubs, kur ar viņiem darbojās Inte un Anta Puķītes no Latvijas, kuras papildus tam muzicēja gan dančos, gan visos pārējos pasākumos, kur vien tas bija nepieciešams. Savukārt pieaugušajiem šogad bija iespēja izzināt mūsu senču redzējumu uz cilvēka vietu, dzimtā, ciltī un tautā, cept maizi, gatavot latviskus ēdienus, masēt, spēlēt teātri un darīt vēl daudz ko citu. Neraugoties cienījamo vecumu, ieviržu vadītāju vidū bija arī valodnieks, folklorists, pedagogs un sabiedriskais darbinieks Austris Grases, kurš ar savu mūžu un darbu ir bijis neizsīkstošs iedvesmas avots ikvienam, kam ir svarīgas latviskās zināšanas. Austris kopā ar savu dzīves biedru Ievu Freinbergu vadīja ievirzes cilvēku mūža gājums. Viņš uzskata, ka tieši valodai ir izšķirīga nozīme latvietības saglabāšanā. Mēs esam maza tauta, bet ar milzīgu senu vecu kultūru, ko abrīno latviešu valodu māca neskaitāmās universitātēs pasaulē, latviešu vai lietuviešu valodu. Tāpēc, ka viņas ir viens no senatnīgākām valodām Eiropā. Bez tās valodas, vienkārši piemērs, bez tās valodas tu nevar saprast latviešu tautas dziesmas, kas ir mūsu kultūras bagātības paša lielākā vērtība. Var tūkot, bet tas nav tas, tu nekad netiksi pie pašas būtības tūkojot. Jūs esat lasījuši tautas dziesmas angliski. Tur nav nekā no tā, kas ir sākotnē. Man otrādi, man Bonnā universitātē nāca tiešām mācīties, bija studenti, kas mācījās tikai latviski, tāpēc, lai varētu lasīt mūsu tautas dziesmas. Viņu motivācija. Tas man liekas tik pārliecinoši. Latviešu valodā balta māmulīte ir, mēs ar studentiem saskatījām 40 dažādas nozīmes latvietim. Par Īrijas 3x3 es varu teikt, ka tā kā es piedalījos pašā pirmā, tā mainījies ir tas, ka to jau var manīt jau, ka jaunieši vairs nestaigā un nerunā angliski savā starpā. 3x3 nozīme ir ļoti liela, bet interesantā veidā ne tikai diasporas latvietības uzturēšanā, bet arī Latvijā. Pārsteidzošā kārtā, ka es atgriezos Latvijā, tas man ļoti pārsteidz. Cik vajadzīgas arī Latvijā ir latviskās zināšanas. Madara uz sajieti Īrijā ir atbraukusi no Francijas kopā ar 2 dēliem un savu vīru francūzi, un viņi visi runā gan franču, gan latviešu valodā. Kad es atbraucu uz Franciju, tad man bija liela cieņa par franču valodu, un es ātri mācījos, man patīk, kur es labi runāju. Varbūt, ka Emeriks, mans vīrs, ir tāds līdzīgs kā es, ka viņam ir cieņa pret manu valodu. Viņš arī grib mācīties. Varbūt, ka viņš vienkārši mācījās no manīm. Viņam tas liekas svarīgi. Ja sieva ir latvieta, tad viņam ir jāzina, kas ir Latvija,
viņam jāmāk sarunāties, viņš grib sarunāties ar sievas māti un sievas tēvu un manām māsām. Un viņam tas ir svarīgi saprasties. Francijā visi abrīno, visi priecājās un saka, man paldies, ka es mācu bērniem latviešu valodu, jo viņi saprot, ka tā ir bagātība, ka tā ir tā otrā valoda, tā, ko tev neatņems nekad. Un, kad tu iemācies vienu valodu, tad nākamā ir arvien vieglāk. Iemācīt bērniem vietā, kur tu esi vienīgais runātājs, tas ir ļoti grūti. Tas ir ikdienas darbs, smags darbs, kur visu laiku ir varbūt ne jācīnās, bet visu laiku jādomā par to. Un bērni jau dara, ja mēs visi darām, kas ir vienkāršāk, kas ir vieglāk. Un viņiem vieglāk runāt franciski. Un latviešu valodā ir jāpiepūlās. Un es jau no paša sākuma izdomāju, ka mani bērni runās latviski, un es viņiem mācīšu. Daudz konfliktu nav bijis. Es bērniem esmu teikusi, ka viņi atbild franciski vienmēr. Es viņiem saku, bet ar māmu jārunā latviski. Lūdzu, paprasti man to pašu latviski. Un tad viņi nezina, tas viņam pasaka priekšā, un viņš man kārto, un tad viņš dabūna to, ko grib. Tā kā burkāni. Būtiskākais, ko es vedīšu mājās, tas, ka man bērni un arī vīris redzēja, kā tas ir, bišķīgi mazliet redzēja, kāds ir būt latvietim, ko nozīmē latvietis. Mans vīrs piedalījās vienā ievirzē par latviešu mūža godiem. Viņš ar sākumu daudz neko nesaprata, es viņam arī pēc tam izstāstīju, pastāstīju, arī interpretēju droši vien, un ka viņš saprot labāk, kas es esmu. Sajiet emocionālā un arī garīgā kulminācija, kā vienmēr, bija daudzinājums, kuru vadīja Ines Krūmiņa un Jānis Acis Krūmiņš. 3x3 dalībnieki ir vienisprātis, ka šo notikumu nevar neizstāstīt, neaprakstīt, tas ir jāpiedzīvo. Man ļoti patīk pats vārds daudzinājums, jo tas jau sevi ietver to, ko mēs darām. Tādā modernā valodā izsakoties, mēs aktualizējam mūsu vērtības. Un 3x3 ir pierasts, ka daudzinājums ir par to tēmu, kas attiecīgam sajietam ir galvenā. Un šoreiz tas bija cilvēku mūžs. Un man ļoti patika tas, ka cilvēki atļāvās būt emocionāli, jo tas jau ir tas, kas arī izveido šo pārdzīvojumu, līdzpārdzīvojumu, un tad mēs kļūstam par pasākumu dalībniekiem, kad mums ir emocija, kamēr viņas nav, mēs esam tikai skatītāji no malas. 3x3 pamatmērķis ir kopības sajūtas veicināšana. Un tādēļ arī atbilstoši cilvēku mūža tēmai es izmeklēju no nometniekiem runātājus, par kuriem es zināju, ka viņiem ir ko teikt. Ka viņi ir savā mūžā redzējuši gan labo, gan slikto, ka viņi zina, kā dažādas lietas pārvarēt. Un es domāju, tā ir tā visbrīnišķīgākā mācīšanās, kad nav kāds viens augstāks vai gudrāks par pārējiem. Mēs visi esam līdzvērtīgi, mēs varam no sirds runāt viens ar otru, bet caur to tāpat piedzīvot to, kas mums ir vērtīgs un svarīgs. Un šoreiz tas ir, kā godam savu mūžu nodzīvot. Sajiet īrijā jau 2. gadu pēc kārtas vadīja Zane un Mārtiņš Puncuļi, kuriem katram ir savs ceļš uz 3x3 un apzināšanos, ka latviskums un savu sakņu godāšana ir būtiska viņu dzīves daļa. Man ir pavisam vienkārši. Tad, kad piedzima pirmais bērns, es vispār nebiju nemaz latviešu vidū, nekādā veidā. Tad, kad viņam tuvojās 3 gadi, un viņš vēl nevienā valodā īsti nerunāja, es sapratu, ka man kaut kā tas process ir jāstimulē. Un es atradu Saulgriezīti Dublinā. Un no turienes pēc 3 gadiem, kad es jau biju iejutusies, sanāca tā, ka Lāsma no 3x3 padomas šeit uzaicināja kā mazo bērnu pasniedzēju. Un kas sanāk tā, mans vecākais bērns šeit ir uzaudzis, jaunākie šeit ir praktiski piedzimuši, iznēsāti, un nav pat divu domu, ka varētu būt tā, ka viņiem tas nebūtu daļa no ik vasaras pasākuma. Viņi to gaida, uz šobrīd jau meitenes plāno aktīvi, viņas pat zina vārdos cilvēkus, kurus viņi grib satikt. Un, jā, tā ir vienkārši kā dzīves daļa, kurā zinām, ka satiksim latviski runājošus cilvēkus. Latvietība
Latvija kā tāda ir ļoti svarīga manas dvēseles sastāvdaļa. Un citiem tā var būt folklora, citiem tās ir tautas dziesmas. Man tas ir sarkanbalts sarkanais. Tās ir mūsu 3 zvaigznes, tā ir mūsu vēsture, tie ir mūsu karavīri, tie ir cilvēki, kas ir atdevuši savas dzīvības par to, lai mēs varētu sarunāties šajā valodā. Un interesanti ir tas, ka es tagad dzīvoju valstī, kur sauc par Īriju, bet viņi šo savu valodu lielākā vai mazākā veidā ir pazaudējuši. Un tas man katru dienu kalpo kā atgādinājums, ka tā vairs nedrīkst būt tikai mana personīgā izvēle. Tas ir mans pienākums braukt, mēģināt dalīties un mēģināt nodot šo iekšējo sirsnību pret šiem Latvijas simboliem arī nākošajām paaudzēm, arī jauniešiem. Šī gada 3x3 sajiet zaļajā salā ir noslēdzies. Ik viens dalībnieks ir devies māju par jaunām zināšanām, draudzībām un emocijām, bet tā organizatori jau plāno nākamā gada darbus. Lai arī citu gadu kopā būšana būtu interesanta, viegla un emocijām bagāta. Bet šeit ir tas, ka jā, mēs satiekamies, mēs esam atbalsts viens otram, mēs esam atvērti viens pret otru, mēs zinām, ka mēs esam savējie, te ir droša vide. Un, zini, tas ir tāpat kā elpot ar skābekli pilnu gaisu, kad elpojas viegli un forši.